Marinē, prieks redzēt. To nevajadzēs. Viss ir galvā, viss ir prātos. Lūdzu, skatuvi tavā rīcībā. Paldies. Liels prieks būt šeit. Liels prieks par šodienas notikumu. Apsveicu tiešām jums ar lielu nozīmīgu soli priekšā. Un šodien es gribētu padalīties par to, kāda ir tā inovāciju attīstība finanšu sektorā ar to domu, kā ir noteikti paralēles. Un vienmēr ir tā, ka labākas inovācijas vai tie lielāki soli inovatīva darbībā notiek tad, kad tā inovāciju apmaiņa notiek starp nozarēm. Un vienmēr ir ko paņemt vienai nozarei no otras. Iespējams arī kaut kādi mūsu soli, kuri bija izdarīti, noderēs arī enerģētikā. Finanšu sektoru pakalpojumu attīstībā kopumā var salīdzināt ar deju. Un tā deja jādejo parasti trijotā. Novatori, regulators un tehnoloģijas. Un tajā dejā katram ir sava loma. Novatori tie, kas atnās vispilgtākas idejas, jaunu uzņēmumus. Regulators tas ir tas, kas parāda ceļu, ievieš kārtību un nodrošina atbilstību. Un savukārt tehnoloģijas padara to visu par iespējamu. Ja mēs paskatīsimies uz Latvijas finanšu sektoru, Latvijas finanšu ir ļoti digitalizēts. Un mūsu finanšu tirgus dalībnieki ļoti bieži un diezgan cieši sadarbojas ar inovatīviem uzņēmumiem un izmanto finanšu tehnoloģijas un vispār tehnoloģijas, kā tādas. Mākoņdatošana, blokķēdes, mākslīgais intelekts, tuvoties vēl mākslīga intelekta regulu pielietošana, vēl biežāk redzēsim jaunas pakalpojumus, kas ar to tiks ieviests. Un pateicoties tam, ka tas tehnoloģijas dziļāk un dziļāk nokļūt tieši finanšu pakalpojumi, parādās arī jauns biznesa modeli. Un tie jauni biznesa modeli maina to, kādā veidā pakalpojumi ir sniegti. Un tajā dejā interesanti ir tas, ka regulators nevienmēr ir tas, kas izdara to pirmo soli uz priekšu, un aicina citus dejot kopā. Bet dažreiz viņi tā kā vēro un skatās, kurā virzienā tad tie novatori kopā ar tehnoloģijām var aizdejot, un tajā brīdī viņi saprot, ka tajā brīdī jārīkojas un proaktīvi kaut kas būtu jādara, un tādā veidā veidot to infrastruktūru. Un šeit tas jautājums ir vienmēr svarīgs, tad kādu lomu regulators var uzņemt un kādas lomas tas varētu būt. Regulators var neko nedarīt, vienkārši vērot un skatīties, kas notiks tirgu, kamēr tie inovatori kopā ar tehnoloģiem neizdomās un neizveidos kaut kādus jaunus riskus, un regulators redzēs, ka tie ir kaut kādi jauni sistēmiski riski, tad sāks rēģēt. Regulators vienkārši aizliegt kaut ko lietot. Šis arī ir tāds paņēmums, un finanšu tirgu arī ir tādi gadījumi, kad arī ne tikai Eiropā, bet arī citās valstīs vienkārši kaut kādas biznesa modeļu pielietojums vai kaut kādas lietas vienkārši ir aizliegties. Vai arī ir treša loma kļūt par veicinātāju, tieši par veicinātāju. Un šeit ir ļoti svarīgi, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka regulators var kļūt tas, kas padara to infrastruktūru, nodrošina infrastruktūru un vidi un instrumentus, kur jaunie tirgus dalībnieki un esošie tirgus dalībnieki var inovēt drošajā vidē un sniegt jaunus pakalpojumus. Un tāpēc tie divi jautājumi, kurus es šodien gribētu apspriest vai virzīt vai padalīties, pirmais ir, kā būtu, ja regulējums būtu pārregulēts, vai regulējumi ir par daudz, vispār vai vajag regulēt un kādā brīdī. Un otrais, kā atrast līdzsvaru starp inovācijām un regulējumu, un kādu lomu tad jāizvēlas regulātoram. Sāksim ar pirmo. Protams, tā regulātora loma ir identificēt, pārvaldīt riskus, laicīgi tos mākt saredzēt tirgu un laicīgi rēģēt. Visā pasaulē īstenībā finanšu sektors izmanto diezgan daudz un ļoti ir atkarīgs no digitāliem pakalpojumiem. Ja mēs šobrīd paskatīsimies uz kaut kādu mobilu aplikāciju, kas ir domāta, piemēram, kriptoaktīvu iegādēji, mēs domājam, ka mums ir vienkārši aplikācija un mēs darbojamies ar vienu pakalpojumu sniedzēju, bet rezultātā, ja paskatīties dziļāk, tā nekāda nav. Un tā pakalpojuma ķēde, pateicoties tehnoloģijām, ļoti, ļoti krāšņi mainās. Un patērētājs īstenībā savas attiecības būvēja jau ne ar vienu organizāciju, bet ar virkni, ar ķēdi, kur piedalās vairākie izstrādātāji un vairāki. Piemēram, maku turētāju var nodrošināt viens pakalpojums sniedzējs,
apmaiņu starp fiat valūtām un kriptoaktīviem var nodrošināt cits, transakciju nodrošina ceturtais, naudas atmazgāšanas novēršanas rīku var piestādīt piektais, KYC, jeb zini savu klientu procesu nodrošina vēl kārtējais, un tas viss vispār notiek makoņus pie cita izstrādātāja vai pie cita pakalpojuma sniedzēja. Patērētājiem tas ir viens klikšķis, bet jautājums, cik regulātors pārzina labi šo ķēdu, un šādi tie biznesa modeļi sākuši parādīties tirgu tikai pateicoties tam, kā inovatori nes tas jaunas idejas, un pateicoties tehnoloģiem, tas vispār kļūst par iespējamo. Un tad jautājums, vai šo arī vajag regulēt, un vai vajadzētu tieši mēģināt reaģēt uz tādu veidu inovācijām, vai tomēr ir jāsaglabā kaut kāda neutralitāte attiecību uz šo. Un šeit viens no spilgtākiem piemēriem ir pēdējais regulējums, par kuru jūs noteikti visi dzirdējat, ir mākslīgā intelekta regula, kura jau ir apstiprināta. Un no vienas puses, mākslīga intelekta regulējums ievieš kaut kādu ietvaru, kādā veidā var darboties un var izmantot šīs tehnoloģijas finanšu sektoru, un starp citu ne tikai finanšu sektoru, tas attiec arī uz medicīnu, uz transportu un citu pārvaldībām. Bet no vienas puses, jā, tas ir domāts, lai aizsargātu patērētāju, no tā, ka lai viņi dati nebūtu izmantoti ļaunprātīgi un tādā veidā roboti tiks pieņems kaut kādas lēmumus, kas nebūs viņu interesēs. No otras puses, vai tā, ka mēs ierobežojam inovācijas, un tie ierobežojumi nedos tālāk iespēju attīstīt un inovēt un izdomāt kaut ko citu. No vienas puses, jā, tie ir visiem skaidri spēles noteikumi, bet no otras puses, varbūt mēs tādā veidā ierobežojam konkurenci, jo ir diezgan liela starpība starp valstīm. Eiropā ir viens regulējums, un mēs domājam, ka jā, mēs esam pionieri, mēs esam izdomājuši labu ietvaru. Mēs skatāmies arī, kas notiek citās pasaules valstīs, ne visi skatās vienlaicīgi. Vai nav tā, ka šeit varētu notikt tāda iespēja? Tas ir tas, ko es gribētu vienkārši atstāt vairāk pārdomām. Tāpēc, ieviešot regulējumu, diezgan svarīgi nodrošināt to neutralitāti. Un tā ir tehnoloģiska neutralitāte, ko mēs arī skatāmies un skaidrojam arī mūsu tirgus dalībniekiem, ka mums nav tik svarīgi, kādu tehnoloģiju viņi izmanto, bet mums ir svarīgi biznesa modelis. Mēs negribam ierobežot tehnoloģiju lietošanu, bet otrādi veicināt, kā šo jaunu tehnoloģiju labāk var pārvaldīt riskus, kvalitatīvāk sniegt pakalpojumus, efektīvāk pārvaldīt iekšējas kontrolas sistēmu. Un tādā veidā, protams, veicināt un veidojot to drošu vidi, kur finanšu pakalpojumi tiek sniegti. Šie principi attiecās gan uz lielajām bankām, gan uz maziem tirgus dalībniekiem, finanšu tehnoloģijas uzņēmumiem. Un tad otrais jautājums ir, kā tad atrast to līdzsvaru starp regulējumu un inovācijām? Kāda būtu tā loma? Ja mēs skatāmies finanšu tehnoloģijas uzņēmumu, tie dod ļoti daudz priekšrocības. Šobrīd Latvijā darbojas ap 120 finanšu tehnoloģijas uzņēmumiem. Tie veic tādus pakalpojumus kā maksājuma pakalpojumi, attīsta blokķēžu tehnoloģijas, sniedz kolektīvas finansēšanas pakalpojumus, ir investīciju platformas, un tie kopumā veido diezgan lielu ekosistēmu, kur ietvaros arī darbojas tie, kuriem nav nepieciešams licence un nav nepieciešama regulātora pieskatīšana, bet tie, piemēram, var veidot atsevišķus risinājumus, AML jomu vai datu pārvaldību, kas var palīdzēt šo lielu ekosistēmu veicināt un attīstīt. Un mūsu gadījumā, ja mēs gribam vidi to rādīt kvalitatīvi, tad mums ir nepieciešami tie atbalsta instrumenti, kādā veidā kurus var izmantot tie tirgus dalībnieki, attīstot un veidot jaunas inovatīvas pakalpojumus. Un tas pirmais un galvenais mūsu rīks ir uz riskiem balstīta uzraudzība. Un, lai īstenot uz riskiem balstītu uzraudzību kvalitatīvi to darītu, ir nepieciešams arī tehnoloģijas, gan iekšējas tehnoloģijas, gan ārpuses, ko mēs varam ņemt. Un tieši finanšu tehnoloģijas uzņēmumiem mums ir izveidot tie speciāli rīki, kā mēs to darām. Bet galvenais, lai skaidrotu tas mūsu ekspektācijas un tieši veicinātu tehnoloģiju attīstību, mums ir izveidots inovāciju centrs. Inovāciju centrs, tā ir tā vide, klātiesošā vide, ja virtuālā vide, kā kuram klientam būtu ērtāk, kur potenciāli tirgus dalībnieki var nākt un saņemt kvalitatīvas konsultācijas par regulējumu, par licencēšanas procesu, par prasībām un tādā veidā sagatavoties labāk tai sarunai, kas būtu priekšā. Kāpēc tas ir svarīgi? Svarīgi īpaši, kad
tas ir pirmais kaut kāds uzņēmums, ne tiem, kam ir lielāka pieredze, labāk sagatavoties licencēšanas procesam un iegūt tiešām ļoti kvalitatīvu atbalstu uzreiz no pirmas rokas. Papildus tam mums ir izveidot regulatīvas smilškaste. Regulatīvas smilškaste ir domāta tieši inovatīviem pakalpojumiem, kur dalībnieki var nākt un testēt limitētā, ierobežotā vide, cik kvalitatīvi tie pakalpojumi, vai tie neveido kaut kādus riskus. Kāpēc regulatīvas smilškaste ir vajadzīga? Tāpēc, ka notiek vai nāk dalībnieki ar kaut ko pavisam jaunu, kas šobrīd nekādā veidā nav regulēts, mums vajadzētu saprast, vai šis risks jauns kaut kāds parādās, vai tas patērētājiem vai ir ietekme uz patērētāju, vai ir ietekme uz finanšu stabilitāti, vai ir ietekme uz finanšu tirgu, cik tā ietekme ir būtiska, vai klientu naudas līdzekļi ir aizsargāti, vai klients ir pasargāts, jo klientu interešu aizsardzība, tas ir viens no top jautājumiem. Mums arī ir izveidot licencēšanas ceļveži, uzņēmumiem ir izveidoti speciāli mājaslapi, kur viņi var atrast, bet vai ar to ir, ar to ir tā kā, mēs saprotam, ka mums ar to ir pamaz, un sākam vairāk strādāt par to, kas būtu, ja mēs iekšēji priekš saviem arī izveidotu tādu inovāciju laboratoriju, kur mēs paši varam inovēt. Un attiecīgi, lai attīstītu arī inovācijas iekšēnē un būtu vienu līmeni augstāk nekā tirgus, vai iet vispār tajā paša ritmā vai un dinamika, kā attīstās tirgus, mums ir izveidot speciālu laboratoriju. Un tā laboratorija darbiniekam, kur jebkurš var iesniegt ideju un tas galvenais teiksim tā, tas simbols tajā laboratorijai un tas jautājums, kas būtu, ja tie darbinieki, kas strādā organizācijā, un viņi var veltīt 10% no sava darba laika inovatīviem projektiem. Kāds būtu un kur mēs būtu kā organizācija, cik tas tālus, kas skaņ ir mūsu strateģiskiem mērķiem. Un palaižot 3 gadus atpakaļ šo laboratoriju, mums ir iznot vairāki projekti, un daži no tiem vēlāk kļuvuši mūsu strateģiskie projekti. Un tajā laboratorija ir absolūti brīvpratīga jebkuram darbiniekam. Katrs var pieteikties, un mēs jau redzam tos soļus, kas ir sasniegti. Un galvenais, ka tur var eksperimentēt bez sāpēm un bez bailēm, ka jāizkļūdīšos. Kļūdīšana, tas ir absolūti, tā ir normāla lieta, un bez tās inovācijas vispār nav iespējams. Ja mēs uzraugiem sākumā teicam, ka jā, jums ir iespēja kļūdīties, viņam bija liels šoks, kā tad uzraugs vispār var uzņemties kaut kādu kļūdu. Nē, tajā vietā tieši var, un tādā veidā iekšēji arī ir svarīgi attīstīt tas inovācijas. Mēs ļoti daudz iemācījāmies, mēs saprotam, ka inovācijas arī jābūt ierakstītas mūsu stratēģijā, mēs gribam būt inovatīva centrālā banka. Mēs saprotam, ka jābūt vide, kur tie darbinieki var inovēt. Mēs saprotam, ka mums vajadzīga vieta eksperimentēšanai, jānoņem nost jebkuru tipu birokrātija, jebkurā industrijā, lai inovācijas varētu un spētu attīstīties. Tas ir tas, ko arī izdarījām. Un tas trešais solis tam visam ir, protams, izaicinājumi. Un mums priekšā ir diezgan daudz izaicinājumi. Ņemot vērā, kā tehnoloģijas un inovatori kopā dejo to savu lielu deju un nāk finanšu tirgu ar pakalpojumu, mums priekšā ir jauns regulējums mākslīgā intelektā, un tas arī ir izmaiņas. Priekšā ir kriptoaktīvu likuma piemērošana. Šobrīd arī ir jauns regulējums attiecībā informācijas sistēmas drošības risku pārvaldību. Un tas viss kopumā atkal no vienas puses veido vidi, drošu vidi, kur var inovēt, no otras puses šis tirgus varētu būt diezgan tā paregulēts. Bet strauji attīstoties tehnoloģijām, tam ir obligāti jāseko līdz. Un noslēgumā es gribētu pateikt, ka neskatoties uz izaicinājumiem, katrā sektorā ir vienmēr, kur pamācīties vai paņemt kaut ko no citiem, un vienmēr ir svarīgi atrast to līdzsvaru starp regulējumu, lai tas nebūtu pārmērīgs, un starp inovācijām. Un lai to izdarītu, vajag sakotnē arī saprast, tad kāda ir tā mūsu loma. Vai mēs gribam aizliegt dejot, vai mēs gribam līdzdejot kopā, vai mēs gribam tikai vērot. Tāpēc es ar šo arī gribētu jūs atstāt ceļamaizi padomāt tālāk. Paldies liels par uzmanību.